Pērnā gada nogalē parādoties informācijai, ka Latvijā mājsaimniecības kontu atlikumos bankās tur salīdzinoši daudz naudas, ir vērojams tāds kā pieaugums, izskanēja no dažādiem ar vienotību un valdošo koalīciju saistītiem cilvēkiem, ka redz tas esot īstais iemesls, kāpēc Latvijā ekonomika buksējot, jo redz cilvēki netērējot naudu un tā iemesla dēļ ekonomika nestrādā. Šobrīd ir redzami dati arī par Lietuvu un Igauniju. Lietuvā mājsaimniecības kontu atlikumos tur aptuveni 28,5 miljardus eiro, Igaunijā vairāk nekā 13 miljardus un Latvijā 11,6. Jautājums, vai 11,6 ir maz vai daudz, ir cits jautājums. Skaidrs, kā redzam tendence, ka cilvēki ir piesardzīgāki savas naudas tērēšanā, bet tā ir visa reģiona problēma. Un tāpēc šis nevar kalpot par attaisnojumu tam, kāpēc Latvijā pagājušā gada ekonomiskā attīstība ir bijusi salīdzinoši gausa. Un iemesls galvenais, kāpēc tas tā ir? Valdības politika ir nepārdomāta, faktiski nēsoša valdības politika attiecībā uz to, lai ekonomika tiešām varētu piedzīvot uzrāvienu, bet visu laiku ir kaut kāda attaisnojuma. Man dažreiz rodas priekšstats, ka valdības pārstāvi ar ministriem un vadošiem ierēģiem priekšgalā nodarbojas ar to, ka katru dienu nevis domā par noteiktiem priekšlikumiem, par noteiktām idejām, kaut vai tā špikojot no reģionu valstī, bet valdības pārstāvi domā par to, kā mēs šodien varētu attaisnoties par to, ka atkal mums nekas nav sanācis.